Čau, Klau, noteikti esi pamanījis ziņu virsrakstos, ka diezgan daudz runā par migrāciju. Šobrīd šajās visās diskusijās lielā mērā ir tādas divas galējības. Vieni nedara neko, citi atkal piedāvā neiespējamus risinājumus. Un trūks trešais - normāls, pragmatisks, taisnīgs skatījums uz to, kā mēs varētu migrācijas politiku Latvijā veidot stingru un taisnīgu un neatstāt to vienkārši pašplūsmā. Latvijā ārvalstnieki ir aptuveni 128 000, tie ir 7% no visas kopējās sabiedrības. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka lielā mērā pilnīgi visi ārvalstnieki Latvijā ierodas uzaicināti. Vai tie būtu studenti, ko augstskolas speciāli uzaicina Latvijā ierasties un studēt, vai tie būtu darba ņēmēji, ko uzņēmumi dažādi uzaicina Latvijā ierasties, lai strādātu. Tas ir mūsu pašu valsts ziņā par to, kā mēs veidojam šo mūsu migrācijas politiku, kas ir stingra un taisnīga. Un šis video ir tieši konkrēti par to, kā mēs varētu organizēt daudz stingrāku un taisnīgāku ārvalstu studentu uzņemšanu. Tātad pirmais par stingrāku augstskolu atbildību. Ir daudz labas augstskolas un ir arī dažas augstskolas, kas izmanto daudz dažādus ropus šajā migrācijas politikā un uzskata ārvalstu studentus vienkārši par peļņas avotu un nenodrošina normālu, kvalitatīvu augstāko izglītību. Un ir daudz dažādu noteikumu, kas paredz augstskolām jau šobrīd būt atbildīgām par ārvalstu studentu gan uzņemšanu, ieceļošanu, Latvijā uzturēšanos un arī izceļošanu. Un mūsuprāt, ja netiek ievērot šie noteikumi sistemātiski, tad nebūtu šīm augstskolām jābūt iespējām uzņemt un uzaicināt Latvijā ierasties ārvalstu studentus. Otrais, kas ir absolūti būtiski, ir par latviešu valodas apguvi. Visiem ārvalstniekiem Latvijā jau pirmajā gadā pēc ieceļošanas ir jāiekļaujas latviešu valodas apguvē. Un nevis formālos latviešu valodas kursos vienkārši pēc ķekša, bet ir jābūt reālām prasmēm, lai latviešu valodu varētu lietot ikdienā. Un trešais, pirms uzņemšanas augstskolā ir jāpārbauda gan šo potenciālo studentu angļu valodas prasmes, gan arī jāveic iestāju pārbaudījumi, lai pārbaudītu šo studentu iepriekšējās zināšanas. Ceturtais ir par reālu studēšanu, par to, ka studentiem ir jāapmeklē lekcijas, un ja ir neattaisnoti kavējumi, vismaz 5 dienas vai jebkāds cits dienu skaits, par ko var vienoties, tad students tiek izslēgts no augstskolas, un ir jābūt arī skaidriem noteikumiem, kas notiek, ja students tiek izslēgts no augstskolas, lai netiek, kā šobrīd, meklētas citas, bieži vien vēl sliktākas kvalitātes augstskolas, kas izmanto šos studentus, lai ievāktu studiju maksu, bet normālu studiju procesu nenodrošina. Pēc izslēgšanas ir jādodas mājās un jāsāk viss process no jauna. Un vēl viens nosacījums, tāds risinājums, kā citās Eiropas valstīs par drošības depozītu, tādu īpašu maksu, ko piemēro arī citas augstskolas Eiropā. Pirms studiju sākuma kopā ar studiju maksu students iemaksā arī tādu drošības naudu, kas izslēgšanas gadījumā vai dažādu pārkāpumu gadījumā šo drošības naudu var izmantot, lai nopirktu biļeti studentam māju. Migrācija notiek, migrācija notiks, bet mūsu uzdevums ir veidot mūsu pašu valsts migrācijas politiku, kas ir stingra un kas ir taisnīga un ko valsts spēj kontrolēt.